Te mūsu zoo veikals ir blakus, ejot uz tirdziņu. Un tur logā bija no papīra tā apiša. Es paņēmu papīru, izzīmēju tās kontūras, iedevu kaimiņam, un kaimiņš paņēma, izgrieza no metāla. Un mēs viņu izlikām uz jumta virsū. Latgalē nebija darba, tad mēs pārbraucam uz Rīgu. Kā dabūjām dzīvokli, tā vairāk ar vīru bijām par Rīgu. Mēs nodzīvojam laulībā 57 gadus. Un šogad viņš aizgāja mūžībā. No tā. Mums dārziņš bija 24 gadi. Bija iekopts, ar vasaru dzīvojam. Tur viss bija. Pašai patīk sev un citiem patīk, ka pienāk un viņi saka, nu redz, cik smuki tev var iekopt, kas grib. Nu kaut puķis jau pie katra sava loga, to jau gan varētu. Nu negrib neviens to darīt. Armands. Profesija pavārs, profesionāls pavārs, sporta nodarbošanās un aikido, kickboks. Un pašlaik tagad esmu apsargu šeit. Cilvēki ir tādi, kas te vienkārši, viņš neuzskata to par vajadzību. Viņš vienkārši izmet ārā un cauri. Kā var izmest ārā Dievu bildi? Kā man to var pastāstīt to? Dievu bildi. Jēzus Kristā. Man nepatīk bardaks. Man patīk, lai būtu smuki, iztaisīts višķās, te ir, lai būtu, kas sakās, krasatā. Un, ja cilvēkam ir fantāzija, tad viņš var pielikt vēl kaut ko klāt. Mākslā ir tāda lieta, ka, ja, piemēram, daļau tādu smuku tādu dāma iziet ārā un es viņu fotografēju, tā ir māksla. Ja viņi smuki var tā nostāties, vai šitā, vai tā, vai kā. Vienalga, vai dāma, vai kungs. Tā ir māksla.